gribētu teikt, ka manuprāt, nepareizi pieteica. Jo pieteica par dzīves celšanās problēmām es runāšu. Es domāju, ka es nerunātu visu. Es runātu par to, ka dzīvība nevarēja izcelties. Tā ir neliela atšķirība, ja? Tikai semantiski. Nu, sāksim varbūt no tās filozofiskās pieejas, kāpēc vispār ir bijusi nepieciešamība radīt šādu teoriju par dzīvības izcelšanos un tālāk arī evolūciju, kā, teiksim, progresa zinējspēku. Manuprāt, tur ir pavisam vienkārši iemesls, jo, redziet, Dievs ir mīlestība, un tas, ko mums evaņģēlijs saka, tad ir jums mūs mīlēt citam citu, kā es jūs esmu mīlējis. Ko saka evolūcija? Tad progresa dzinulis ir dabīgā atlase. Stiprākais aprīd vājāko. Tad būtiski pretrun, būtiski pretēji pieeja tam, kas ir labs un kas ir progress. Kāpēc es sāku ar to? Nu, varbūt es gribētu teikt, ka es papildināšu, varbūt kolēģi teikt to, viņš sāk ar to punktu, to unikālo punktu, kurā viss it kā bija sakoncentrēts. Bet es gribētu pie Jāņa evaņģēlija pa priekšu atgriezties. Iesākumā bija vārds, ne punkts un ne masa, ja? Un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Varbūt, ja mēs to būtu rakstījuši, jau Andrē kungs pareizi teica, kurā laikā Bībeli pierakstīta, jeb rakstīta, un kā tādi cilvēki saprat to, un ko viņi varēja saprast. Šodien noteikti būtu teikuši tā, un ja iesākumā bija informācija, un informācija bija pie Dieva, un Dievs bija informācija. Tātad nekas īstenībā nemateriāls, un tajā pašā laikā spējīgs ietekmēt matēriju, arī mūsu tajā starpā, tā skaitā, veidā kādā, jūs varbūt teiksiet, tas nav fizikāli ietekmi, pareizi, nedod Dievs, ka kādam pasaka šobrīd, ka kāds no jūsu tuviniekiem ir pakļuvis zem automašīnas, gaisa tricināšana, ja? Kas notiekās ar šo cilvēku? Kas to uzzina šo informāciju, negatīvu šajā gadījumā. Notiek fizikāls pārvērtības, un diemžēl, vai par laimi, tam notiek arī visā plašajā pasaulē. Tad atgriežamies pie tā jautājuma par dzīvību, vai tā varēja izcelties, ja viņa bija jārada. Sāksim ar to, ko mēs zinām. Vismaz ko apgalvo, ka mēs zinām. Pirmais bija tas, ka mēs runājam par visumu vecumu, un tālāk varētu aiziet uz Zemes, Saules sistēmas vecumu, Zemeslodes vecumu. Es nepieskāršos tam varbūt tik daudz, kā fiziķi to dara un astronomi, bet, teiksim, tie 4,5 miljārdi, 4,6 miljārdi, plus mīnus tur kādi 100 miljoni gadu, kas priekš tā ir. Esot Zemeslode radusies, atkal radusies, pati no sevis, varēja būt, ka no sevis, bet vai pati. Tad pirms 3,5 miljārdiem gadu esot noticis tas, ko sauc par dzīvības rašanos. Tad sāksim no tā, kas tajā laikā, kā saka, pārbaudīt to neviens nevar, var tikai izteikt tādu hipotēzi, ka tajā laikā uz Zemes jau ir bijis ūdens. Ka ūdens ir bijis uz Zemes, to arī Bībele pasaka. Zināmā laika periodā, es neanalizēšu, pēc tam vēl pieskaršos tam. Es arī par tām dienām gribu teikt, ka tur ir zināmas atšķirības ar to, kā mēs lasām šodien to Bībeli, kas tur ir uzrakstīts. Vismaz no man viedokļa. Tad tur esot bijis, tā sakot, okeāns, ja, ūdens, Sauszemes vispār nav bijis tajā laikā, kas stāsta, tikai ūdens. Un tajā ūdenī izšķīts metāns, tad gan slikti šķīst ūdenī, bet pieņemsim. Un tas tad zibeņošanas un visādi citādi spēki ietekmē, kosmiskā starojuma, temperatūras, spiedienu ietekmē, tur ir radušās organiskās vielu molekulas. Jā, šādā veidā var radīt organisko vielu molekulas.
Nu, tas tad ir par cēloni tam, kā apgalvo, ka ir šī bioķīmiskā evolūcija iespējama. Nu, varbūt tad vispārīgos, pa priekš tos vispārīgos nostādījumus, ja? Kādā veidā vispār pieejas, kas ir iespējamie dzīvības izcelsmes avoti. Nu, pirmais ir kreacionisms, ko visa reliģiskā pasaulē, ticīgie cilvēki atbalsta, ka Dievs ir tas radītājs. Nākošais ir, tā sakot, kā dzīvība pat radusies, tas ir kaut kādā veidā. Nu, par to mēs parunāsim tālāk. Nākošais ir panspermija. Panspermija nozīmē, ka dzīvība zemes ir atnesta no kaut kurienes. Nu, ar kaut kādu kosmiskā lidojušo objektu palīdzību. Vai arī kāds atvedis un te iestādīs. Nu, tam par godu, ja par apstiprinājumu ir mūsu kosmiskās zonas, kas ir palaistas no zemes. Teiksim, ja viņas apskatās pēc tam mēnesi kaut vai, tad nu, tur ir saglabājušies zemes mikroorganismi izdzīvojuši. Nu, okay. Nākošais ir, tā sakot, stacionārā stāvokļa teorija. Ka Zeme ir eksistējusi vienmēr, un tāda kā viņa ir. Viņa ir eksistējusi nevis 4,5 miljārdus, ne 13 miljārdus, bet bezgalīgi ilgi, un tā nu viņš ir bijis, un tur viss vienmēr ir bijis. Tā kā viņš ir. Nekas neattīstās, nekas neko nenotiek. Tad bioķīmiska evolūcija, ko es jau aizskāru, tad ir kaut kāds pirmatnējais buljons, kurā notiek attīstība. Ja? Nu, tās ir tās pamat 5 pieejas. Ja pat pirmo pieeju es neko negribu teikt, jo tā ir mana ticība un arī mana pārliecība, ka mēs esam vadīti tāpat kā vispārējais dzīvais. To es drusku vēlāk arī ilustrēšu. Tad par pašu izcelšanos un par bioķīmisko evolūciju tie ir tie 2 pamat postulāti, kurus lieto gan no Pāriņas savā teorijā, gan visi pārējie, kas to atbalsta. Sot atvainājos. Laikam to mēs izslēgšu to. Nu, lūk, tātad zemes spēra radās molekulas, un tās molekulas, principā, kaut kādā veidā pārveidojās un viss notikās. Nu, bet tad ķersimies no zinātniskā viedokļa šai spekulācijai klāt. Strakākais ir tas, kā visprecīzākā no visām zinātnēm matemātika saka, ka tas nebija iespējams. Vienkārši nebija iespējams. Nu, kāpēc? Tā teorija ir tāda, kuru izplata, ja, ka no sākuma ir radušās atsevišķas aminoskābes, tad aminoskābes šo pašu spērienu, nezinu, spiedienu, maisīšanas, kastēšanas rezultātā ir savienojušās un veidojušas peptīdus, jeb olbaltumvielas, ja peptīds izaug lielāks. Nu, lūk, un tad tie peptīdi ir veidojuši pilieniņus, respektīvi salākušies kopā, kamoliņos, tam izveidojas apkārt apvalks, un tad tie caur to apvalciņu, kas nav zināms, no kāda bija sastāvēja, bet, nu, teiksim, no ūdens, ir nākuši no ārienes vēl klāt vielas, un tad ir gadījies tā, ka kāda no tām olbaltumvielām viņai ir katalītiskas īpašības bijusi, viņi sākuši dažas citādas vielas un tā tālāk, tā joprojām. Bet, nu, tā ir tāda fantastika, es to paskaidrošu, kāpēc. Nu, mazākā molekula, kur kodē gēns, nu, mazākais gēns, īsākais gēns ir visprimitīvākajā organismā, kāds ir atrasts pagaidām laikam, varbūt, ka vēl drusciņi mazāks, bet 239 aminoskābi kodējošs gēns. Ko nozīmē kodējošs gēns? Restīvi, īstenībā notiek tā, ka aminoskābis, tas, ko kodē gēns, ir īstenībā aminoskābis, ko var uzsintezēt, ja nolas šo informāciju. Un tas ir nukleotīdu pāri, ja, trīs pārī, tās tripletīši kodē vienu aminoskābi. Tā jums ir 239 aminoskābis, ko mums kodē, tā jums jāpareizina šo to vēlreiz ar 3, un jūs dabūsiet gēnu garumu, lielumu un tā tālāk. Nu, lūk, un pieņemsim, ka tā ir taisnība, ka viss sācies otrādi, jo to gēnu kādam ir jāuzsintezē.
Viņš tā pats nevar rasties. Nu, varētu pieņemt, ka ir otrādi gēns pa priekšu radās, bet, nu, to neviens pat neatļaujas pateikt, ka, nu, gēns pa priekšu, jo tas pa daudz sarežģīt, lai to kāds pat varētu noticēt no tiem, kas tic, ka viss pats pa sevi radies. Nu, tagad atgriezīsimies pie šīs te, pie tām aminoskādēm. Nu, pirmkārt, aminoskādes ir tā kā divas rokas. Kreisā un labā. Ir gaisma pa kreisi griezoši, pa labi griezoši un tā tālāk. Bet, nu, divas tādas. Rokas ir kā ir, bet viena ir kreisā un labā. Visa dzīvība ir kreisās aminoskādes, jā? Tā saucamās L-aminoskādes. Nu, ko matemātika tad saka? Nu, teiksim tā. Ja ir 239 aminoskādes kodēts, un šī gadījumā tai vienkāršākajā olbaltumvielā, kas ko kodē šis gēns, ir 12 atšķirīgas aminoskādes. Viņš vispār ir 22, no kurām mēs esam būvēti. Un vēl dažas ir tādas, kuras ne visiem piemīt, bet ir. Nu tā. Nu tagad jautājums ir tāds. Mēs pirmām kārtām viņām, nu tā, vajadzēja sakārtoties tajā 12 aminoskādē. Tā ir vajadzīgā secībā. Jo gēns kodē secību aminoskādu. Nu, jums ir ķēdīte, kur sastāv no 239 aminoskādes, teiksim, A, B, C, A, D un tā tālāk un tā joprojām. Man 239 šāds. Te no 12 burtiņiem sastāvos. Izrādās, ka lai jūs šo te uzkombinētu tajā secībā, kādā ir vajadzīgs, jums ir vajadzīgs tikai iespēja ir 1:10 300. pakāpē. 1:10 300. pakāpē. Skaisti, ne? Šāda varbūtība. Ko mums saka tā saucamais Borela likums? Ka, ja varbūtība ir neiespējami maza, ja, tad notikumi nenotiek. Nu, mūsu visumā viņš tā ir noprognozējis, ka vispār kaut kas varētu notikties, ja šāda varbūtība būtu 1:10 50. Nu, kā redzēt, šis te lielums ar to otru, tas jau nav 50:300. Jūs stāties priekšā, tas ir starpība, jums jāpareizina viennieka ar 250 nulēm. Tā ir tā kārta, kur tas atšķirās un vēl 10. pakāpē. Nu, tad viss pavisam jauki. Tā ir pirmā. Matemātika saka, tātad šāds notikums, ka viņš spontāni šīs 239 aminoskādes tās sarindojās vajadzīgā kārtībā, nav iespējams. Bet ar to jau nebija vēl labu gana. Jums bija kreisās aminoskādes un labās aminoskādes. Tas ir L un D aminoskādes. Un tās ir tikai L aminoskādes. Nu, tad kāda tad ir varbūtība, ka tas nav notiksies pats no sevis šajā te visvienkāršākajā. Tas ir pavisam maziņš skaitlīts. 1:10 29 300. Protams, mēs ticam, ka tas tā notikās. Nu, ja tas tā notikās, jūs ieguvāt šādu te aminoskādu virknējumu. Nu, un liekas, viss ir darīts. Nekā nebija. Pirmais ir tas, teiksim, lai aminoskāde varētu strādāt, šī te peptīds, ja, teiksim, olbaltumviela, Nu, viņai jādzīvo tajā buļjonā, kur spērtas zibens un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu, to attīksim, lai viņi tur tiek ar to galā. Bet pirmais ir, ka jums tā telpa ir jānorobežo, kurā šī te olbaltumviela tagad ir iekšā. Un vēl kas ir, jums jāpiegādā vajadzīgā laikā un vietā visas izēvielas, ar ko šī te olbaltumviela tagad uzsintēzēs to genomu, šo gēnu. Tad jums jāsagādā D-ribozi vajadzīgā daudzumā, visas nuklīdas skādes, jā, visas tās nuklīdas bāzes, kas jums ir tur,
Tās ir 4, bet viņas ir jādabū vajadzīgā vietā, un tad jums jāradīja vēl pie viena, lai tas varētu strādāt, jums vajadzētu tā transporta nuklīdes skābes, kas tās aiznesīs vajadzīgā vietā, ja, noliks transporta nuklīdes skābes, kuras pašas pa sevi ļoti gars, stipri garāks nekā šīs te, kuras tiek izmantotas, lai to uzsintezēt. Un ir vēl vesels virkni citu nosacījumu, kas ir nepieciešams, lai tā olbaltumviela varētu sākt kaut ko darīt. Tas ir apmēram tā, ka teikt, nu jā, jūs esat cilvēki, jūs protat celt mājas. Jūs tagad izmetīsim visumā uz priekšu. Kā? Nu, tā jūs protat. Jā, šī olbaltumviela to prot. Viņi prot sintezēt attiecīgo genomu. Bet viņi to nevar izdarīt tajā miljonā. Nu, pieņemsim, ka tas tur būtu izdarīts, viss noticies, ar šo varbūtību viss ir kārtībā. Tad šis ir noticies, neticamais noticies, ir viena šūna dabījusies, nu tādā veidā dabījusies. Nu, tagad viņai jādalās, viņai ir jāizdzīvo. Tad viņai sevi jāreplicē, tad viss šis te, kas te notiekās, viņai to jādabū gatavu. To mūsu, tā sakot, teorētiķi vienkārši apiet šo jautājumu. Nu, 3,5 miljārdu gadu, nu varbūt, ka kaut kur kādā šķirbā kaut kas notikās. Ja? Nu, tad es, protams, gribētu paprasīt, vai kādam izdevies atrast, nu, daudz vienkāršāk variants būtu, teiksim, savākt dzelzs atomus, tikai dzelzs atomus vienā vietā. Nu, uztaisīt kādu ģeometrisku formu, pieņemsim dakšiņu. Nu, nejauši radās dakšiņu no dzelzs atomiem. Un neviens nekad nevienu dakšiņu nav atrasts, kur būtu pats savā nodabā veidojusies, ja? Bet tur tā varbūt ir stipri zem 10-50 tajā. Nu, tas tā nenotiek. Tā kā par šo te, ka tas varētu būt spontāni izcēlies, nu, ir grūti, ļoti grūti noticēt tam, tad es nezinu, kam mums ir jānotic, ja mēs noticam šim. Un matemātika ir ietiepīga lieta, jūs varat statistiku rēķināt, un nekas jums labāks nesanāk. Ja jūs sāksiet šos te faktors ņemt vērā, tad šitie jau pārvērtīsies, ka tie jāliek miljonus virsū. To jūs vispār nevarat sadabūt kopā. Nu, tā kā tas viss, nu, tāpēc ir panspermija vajadzīgi. Nu, tātad ir vajadzīgi šo te laika periodu paplašināt līdz bezgalībai, nu, tad no kaut kurienes kaut kas atnesa un te iestādījās. Un tagad sāk augt. Nu, tad to varētu pieņemt. Tagad iesim tālāk. Nu, pieņemsim, jā, tie mazie mikrobiem un tiem vēl kaut kā mēs varētu teikt, ka viss tā varētu būt, ka viņi pielāgojas apkārtējai videi, viņi tiešām pielāgojas apkārtējai videi. Un to ļoti labi izskaidro kādā veidā, nu tad, redziet, notiek tā saucamā mikroevolūcija. Mikrobs pielāgojas apkārtējai videi. Tas ir pamatojums tam, ka pastāv evolūcija. Gluži tā nebūs. Evolūcija, ja tā noved pie pārējais no mikroba līdz cilvēkam, viņai ir jārada kaut ko jaunu. Cilvēkā ir daudz kas tāds, kas tā mikrobā nav. Nu labi, nu pieņemsim tagad, kā var nostiprināties pazīme, kura ir radusies šāds te, nu teiksim, spontānas nepieciešamības pēc. Nu pieņemsim, ka cilvēkam būtu izdevīgāk šodien pārvietoties, ja viņam ir 3 kājas. Nu, kaut kādas mutācijas, un tā tālāk ceļā, par ko mēs runājam pie evolūcijas, jo tur mutācijas absolūti nepieciešama lieta. Tiešām 3 kājas radās. Nu, man ir tās 3 kājas. Nu, tagad, nu, man jāapņem sieva, jo es pats nevaru veģetatīvi vairoties un savus 3 kājas tālāk. Nu, tai sievai patiks, ka man ir 3 kājas. Nu, parasti bastardi tiek izstumti no sabiedrības, jo sabiedrība automātiski uzskata, ka tas, kas atšķirās ļoti būtiski, nu, nav vērās. Mēs kāpēc Dievs ir šādi ielicis iekšā. Nu, pieņemsim, man tomēr ir izdevies vienu dāmu dabūt, un man ir tagad pēcnācēji. Cerība,
ka manam pēcnācējiem būs 3 kājas, ir 1 pret 1, 50-50. Cerība, ka manam pēcnācējam ar 3 kājām būs bērniem, ja viņš krustosies ar otru, kuram nav 3 kājas, būs 1/4 daļa, un tā uz priekšu. Jo tālāk, jo tā pirmā varianta, jo mazāk cerība, ka šī pazīme būs sastopama pēcnācējus. Otra iespēja būtu, ka 2 vienlaicīgi vīrišķais un sievišķais ar 3 kājām. Un tagad viņi krustojās. Tas varētu paglābt to lietu. Tikai nelaime tā, ka tādā gadījumā, ko darīs viņu bērni. Krustosies savā starpā. Absolūti skaidrs, ka 1-2 būs pagalām, jo uzkrājas tas saucamie recesīvie, jeb kaitīgie gēni. Ja krustosies ar pārējiem, kuriem nav 3 kājas, spēkā tas pats pazīme izsudīs. Kā lai nostiprina šo pazīmi? Bet tad ir vēl viena nelaime. Lai tas tā varētu notikties, tad ir vienlaicīgi tajā pašā geogrāfiskā vietā un tajā pašā laika vietā jārodās šiem te augu sugas un saharomycetes, jūs droši vien tur varat entās sugas atrast, bet vai saharomycetes pārvērtās, es nezinu par kādu augstāku, tajā laikā nekas nenotiek. To jūs nevarat panākt. Vienīgo, ko jūs varat panākt, un kas noteikti ir, un domājams, ka tas ir Dievu gudrība, kas tur ir ielikt. Redziet, mums ir daudz vairāk gēnu, nekā mēs izmantojam. Mēs izmantojam visā savā dzīves laikā labi ap 5% no saviem gēniem. 95% šodien klusē. Un kāpēc viņi klusē, tas mums nav dots zināms, bet es varētu mēģināt prognozēt vai paredzēt, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka ja izmainīsies apkārtējās vidas apstākļi, tad jums būs vajadzīgi citi gēni, kuri šodien jums nav vajadzīgi. Bet tas absolūti nenozīmēs, ka jūs tagad esat evolucionējuši, jo tagad jūs izskatāties savādāk. Evolūcija būtu saistīta ar, ja jūsu gēns būtu pēkšņi izmainījies un saturētu kaut ko pilnīgi citu, nekā tas ir bijis jums dots. Un šis Dieva likums, manuprāt, skan tā: lieto vai atmet. Jūs varat uztrenēt muskuļus, ja jums būs nepieciešamība veikt fizisku slodzi. Sākiet ar to nodarboties, muskuļi augs. Pārstājiet ar to nodarboties, muskuļi pazudīs. Tas pats ir šūnu līmenī. Ja jums ir kaut kāda iedarbība uz jūsu organismu, un lai šai iedarbītāji stāvētu pretīm, ir vajadzīgs, teiksim, ražot cukuru, pieņemsim, tad jūsu organismu šūnas uztrenēsies ražot cukuru. Tas būs stipri augstākā līmenī šī spēja, nekā jebkuram citam, kuram šī vajadzība nav bijusi. Un ja tas turpināsies paudžu paudzēs, tad jūsu bērniem jau iedzims šī te nepieciešamība ražot vairāk cukuru. Ja viņi atmirst, tad daži 10 paudžu laikā arī šī tiks atmesta, šī spēja. Bet tas nenozīmē, ka gēns pazudīs. Gluži vienkārši viņš vairs netiks nolasīts. Jo, ja nolasa 5% gēnu, 95% nelasa, tam ir savu jēgu. Es domāju, ka šī jēga ir tāda. Un tas pats ir arī attiecībā uz tiem pierādījumiem. Jūs, protams, varat pierādīt, un viens no tādiem ļoti tādiem iepriecinošiem priekš evolucionistiem bija tas eksperiments ar tiem matainiem tārpiņiem, ko Kalifornijā izdarīja, un tur darīja sekojumu. Tur paņēma no dabas tārpiņus, tad viņš tur savairoja, dažus tūkstošus eksemplāru, paņēma dažus pārīs, atdeva Kalifornijā uz vienu institūtu, kur viņus ielika pie ķīmiskajām vielām, pētīt, kā dažādas ķīmisko rūpnīcu noteku ūdeņi ietekmē attiecīgo tārpiņu izdzīvošanas spējas, kādu no viņiem tur izdzīvoja. Un pēc 20 gadiem mēģināja tos, kas tur auguši bija tajā noteku bedrē, sakrustot ar tiem, no kuriem sākotnēji viņi bija paņemti no tās populācijas. Un viens nekrustojās. Viss. Tas skaisti. Redziet. Tā ir jauna suga. Jo pēc sugas definīcijas ir, kurš izolē reproduktīvā
spēja vai nespēja. Ja? Tad tā ir jauna suga. Tas, ka tie tārpiņi gluži identiski izskatās kā tie iepriekšējiem, ka genomā nekas nav mainījies. Par to neviens neuztraucās, ja? Bet jums jauna suga. Es varētu teikt, ka ja viņi atšķirās ģenētiski, tad viņi nekāda jauna suga nav. Tas, ka viņiem nolas kādu citu gēnu, kas neļauj viņiem vairs pāroties, un tad. Es te nesaskatu nekādu apstiprinājumu tam, ka tas ir, kaut kas jauns noticies, ja? Lūk, ja mēs tagad skatāmies atpakaļ par to zemes vecumu. Tātad 4,5 miljārdi gadu un 3,5 miljārdi ir jau dzīvā daba, tātad tur mikrobi dzimst un mirst un viss, kas notiekās. Tie aprēķini rāda, ka, tad tajām, ja mēs runājam, ka tas okeāns tur bija un pastāvētais laikos, ja, tātad aprēķini rāda, ka tad nogulstnēm, kas tur bija, veidojās. Vajadzētu būt tikai 1000 kilometru biezā slānī. Nav. Maksimums ir 2 kilometri un tad ne visur, ja, un tikai pie krastiem tur, kur skalo no citas vietas iekšā, nevis tur pārās sedimentējas. Nākošais ir, labi, jūs zināt, ka uz mēnesi nolaidās un gribēja tur atrast ļoti biezu putekļu slāni, 1-2 metru, bija līdz zolēm. Un kāpēc tāds slāni vajadzēja atrast? Tāpēc, ja ir tik vecs tas mēnesis, tad viņam vajadzēja sakolektēt tik daudz tos putekļus kosmiskos, ka tā būtu iznāca. Nesenāk. Kaut kas nešķim ar šiem te laikiem, ja? Labi, skaidrs, ka tie nav 100 gadi, un ka tie nav 1000 gadi, ka tas ir lielāks periods, kurā reāli Zeme ir eksistējusi. Bet tad es gribēju ātrumā, bet man neizdevās to sameklēt, jo es to papīri aizmirsu mājās. Bet tas jums mājās studijas, Lutera akadēmijas studentiem, tas būtu vērtīgi. Izstudējiet tā labi rūpīgi tās Mūzes grāmatas, kas apraksta, kā ebreji iegāja. Te ir sākums jau te kaut kur ir, mums jau izdevās atrast, bet tas beigas jau neizdevās. Tad pirmā Mūzes grāmatā, tad 8. pantā no 46. nodaļas tur sākās, tā sakot, tad, un šī Izraēla bērnu vārdi, kas pārcēlas uz Ēģipti Jēkabs, un viņa vecākais dēls Rūbens, Rūbena dēla tādu un tādu un tādu un tādu un tādu, ja? Un tālāk jūs to ģenealoģiju tā smuki sakārtojiet, saliekiet rindā, kurš dēls no kura dzima, kurš dēls, kad mira, un tā tālāk, un tā jūs redzēsiet, ka cik tur paudzes ir starpā, kad Jēkabs iegāja Ēģiptē, un kad Izraēla tauta no Ēģiptes izgāja ārā. Un pēc tam izlaiciet, tur vienā vietā ir, saskaitiet tos gadus, ja, savā starpā. Pieņemiet, teiksim, tādu variāciju, ka tur ir viena nelaime, ja, nav uzrakstīts katram pretī, kad kurš ir piedzimis, dažām ir, dažām nav, un jums ir grūti to saklamēt. Es varu pieņemt tādu variāciju, ka pēc Izraēla likumiem bija tam 20 gadu vecumā var apņemt sievu, pieņemsim, ka 20 gadu vecumā viņam pirmdzimtais tad arī piedzima, ja, un tad no tā pirmdzimta tad nākošais piedzima, tad nākošais atkal tāpatās. Tas ir īsākais periods. Iespējamais, ja, cik tās ilgi tie dēli tur dzīvoja pa to, un mazdēli pa to Ēģipti. Un garākais ir periods, kad katram ir tas pēdējais dēls piedzimis, un tagad un to pēdējo dēlu mēs esam radījuši pēdējā savā dzīves dienā. Tas ir nākošais, maksimālais, maz ticams, bet pirms nāvas. Pa nāvas datumiem viss tur daudz maz ir, cik kurā vecumā nomira, un tad tālāk. Tad jūs varat saskaitīt, cik tur iznāks jums tie gadiņi. Īsākais periods un garākais periods. Es nokonstatēju, ka līdz garākais periods neatbilst tam, ka Bībelē ir rakstīts par to, cik gadus Izraēls pavadīja Ēģiptē. Un pēc tam neatšķirsies tas mazākais par dažiem simtiem, tas lielākais par 100 ārstīt. Es tagad precīzi neatceros, savu laiku es to skatījos. Nevarēju to papīri kā tas mājās. Bet tas jums mājas studijas.
Ko tas nozīmē? Jūs domājat, ka ebreji neprat rēķināt, vai? Ļoti labi prat rēķināt. Viņi redzēja, ka šī kaut kas nešķim. Domāju, ka redzēja ļoti labi. Tas nozīmē tikai vienu, ka gadu garums tajā laikā, kad viņi gāja ārā no Ēģiptes, skaitījās savādāks, ja bija savādāk, nekā gadu garums tad, kad viņi tur iegāja. Vai tas ir fiziskais garums, vai tas ir izskaitļotais garums, to es jums nemāku pateikt. Man jau liekas, ka tas ir īstais garums. Un šādā veidā Bībele jums parāda, ka šī te mūsu visuma kustība, acīm redzot, notiekās attiecībā pret kaut ko arī ar samazinošais ātrumu, jo vēlāk mēs kustamies tuvu no pie kosmiskā, teiksim, pie gaismas ātruma. Mēs jau nevaram novērtēt, vai mēs arī kustamies. Ja, mēs varam nokonstatēt, kā pārējie objekti šajā telpas apgabalā, ko mēs saucam par savu visumu, kustās attiecībā pret mums, bet kā kustās mūsu visums. To mēs nevaram novērtēt. Un neatkustamies arī mēs ar ātrumu, kas bija kādreiz tuvs gaismas ātrumam, un tagad ir stipri mazāks. Tādā gadījumā viena diena pasaules radīšanas brīdī varēja būt līdzīga miljārdiem gadu tagad. Un tas jau drusku savādāk liekas to jautājumu paskatīties. Tas, kas tur ir uzrakstīts, ir uzrakstīts. Ko mēs ar to varam saprast, tas ir cits jautājums. Un tad ir vēl dažas lietas. Nu, teologi jau gan māc, ka tas tā, kur tā ir tā semantiska problēma. Jūs pasties, cik reizi Dievs radīja pasauli. Ja jūs uzskatāt, ka tur, kur viņš raksta, un Dievs radīja to un to, tas nav atkārtojums tai pirmajai frāzei tikai semantiski. Mēs tagad sakam, jā, viņš tur atkārto to pašu, ko viņš tur iepriekš teica. Vai tas tā ir, tas ir pieņēmums. Es varētu pieņemt tīri otrādi. Kā tiešām uz zemes Dievs ir pastrādājis vairāk kārt pie šī te procesa. Un tad arī tas, ko saka mūsu tie evolūcijas atbalstītāji, ka redziet, tur zemākos slāņos mēs atrodam tur vienkāršākas lietas un augstākos slāņos vēl labākas lietas, teiksim, vairāk evolucionējušas, jeb augstāk attīstītas dzīvniekus, ja? Tas varbūt tā arī ir, kā Dievs to radīja vairākas reizes, es nezinu. Es neņemos spriest, cik tas ir patiesīgi, cik tas nav patiesīgi, bet man nepatīk nekādas spekulācijas par to, kā tulkot, ka tas gluži nav tā, kā rakstīts, ja? Un tad jūs varētu arī vairākās vietās Bībelē atrast attiecībā uz cilvēku, ja? Tāpatās, ja, ka mēs uzskatām, ka cilvēks, teiksim, tiek radīts vienreiz, reinkarnācijas nav, reiz vēl neiemiesojas. Es vismaz divās vietās Bībelē atradu pilnīgi skaidrā tekstā uzrakstītu, ka iepriekšējā dzīvē bija tā, ja, un nākošajā dzīvēs jums būs tā. Tā kā, tas ir tā. Mums ir sava teorija, es gan uzskatu, ka ir šī tā iemiesošanās, mamām piedod mani, sakot, mācītāji kungi, jo es citādi neredzu jēgu cilvēku attīstībai kā tādai. Jo es uzskatu tā, jā, šis konkrētais cilvēks dzīvo vienreiz un mirst, un tad vai viņš ir spiests vēlreiz iet šo ceļu, vai viņam ir iespējas atpūsties un gaidīt, kamēr viņš ir saukšām celts. Tāds, kāds viņš ir. Ja viņš ir sasniedz savu attīstības pakāpu tādu, kā vajadzīgi, jo citādi man nav skaidrs, kas notiekās ar tiem cilvēkiem, kas pie Kristus, pirms Kristus dzīvoja un dzīvoja cilvēki pirms Kristus. Un kas notiekās ar tiem cilvēkiem, kas Kristus vārdu vispār nav dzirdējuši, tad viņi grēcīgi vai bezgrēcīgi. Vai viņiem pestīšana būs vai nebūs. Jo viņi pabūs nomirt ātrāk, pēc viņi izdzirdēs Kristus vēst. Un tur ir tā nesevišķa sakritība ar Dievu plānu. Dievu plāns bija viss mūs izklāst. Gala rezultātā. Ja viņi šajā dzīvē nav dzirdējuši Kristus vārdu, un Kristus par savu glābēju nevarēja pieņemt šī fiziskā iemesla pēc, ka viņš tagad dzīvo Amazonas džungļos un nekā nezina, tad kas ar viņiem? Viņš ir bezgrēcīgs no dzimšanas nekā. Tā kā šī parāda, man ir savas domas par šo jautājumu, es viņus nemaiņu jau vairākas, nekā 10 gadu jau. Un ja mēs tagad atgriežamies atpakaļ pie tā, ko mēs vēl gribētu pateikt par
tad ir tā. Pēc evolūcijas teorijas vajadzētu būt sekojoši. Arvien vairāk pieaug dzīvo radību daudzveidība uz Zemes. Novērojam, ir gluži pretējo. Arvien vairāk samazinās dzīvo radību daudzveidību uz Zemes. Kāpēc ir vajadzīgs pirmais? Tāpēc, ka, lai piemērotos, jums vajag liela atlases bāzi. Jo plašāk atlases bāzi, jo iespējams, ka jūs atradīsiet kādu vairāk piemērotu tajā pašā daudzveidībā, šīdienas apstākļiem, rītdienas apstākļiem un tā tālāk. Īstenībā, to jau arī, diemžēl, mēs redzam, ka ir tik daudz miruši tādu, tik daudz miruši šādu, dinozauri nomiruši un neatgriešanās un tam līdzīgi. Ja? Un viņiem dzīvojuši, nenoliedzam dzīvojuši. Protams, man jau mūsu ir daži citi fakti, ja? Teiksim, tie pārakmeņojumi, ko mēs atrodam un tā tālāk. Jūs kāds no man nevarat pastāstīt, kāds ir iespējams, ka dinozaurs nogāja gar jūras krastu un šīs pēdas viļņi nenoslaucīja, un mēs tagad atrodam viņas pārakmeņojušās pēc 200 miljoniem gadu. Nevarat man pastāstīt, kāds ir iespējams. Viņš smeltīs, pastaigājās. Smags droši. Ļoti smags, jā. Un tāpēc pārakmeņojas šī pēda un viss apkārt, sakot, viss pārakmeņojas un palika šī pēda. Kas tad notika tajā momentā? Ja būtu uzpūts vējš, ja vilnas, tad tās pēdas. Ir daudz lietas, par kurām mēs negribētu runāt, vēl, jo laika trūks vienkārši. Tad nākošais, tad vislabāk piemērotākā dzīvības forma, aprīt to mazāk piemērotāko, un tas dzīvot spējīgākais, tā tad ir tas, kas tagad ir izveidojies. Mēs esam tas radības kronis, tagad tajā evolūcijas galā nonākuši. Tad man ir jautājums, kurš ir vairāk piemērots izdzīvošanai šajā pasaulē, mēs vai tā augsnes baktērija, no kuras mēs it kā kādreiz esam cēlušies un evolucionējuši. Neviens neņemsies apgalvot, labi, par cilvēku vēl teikt, viņš ar savu prātu. Mērkaķis, nākošais, tas iepriekšējais. Vai pērtiķis ir dzīvot spējīgāks par to augsnes baktēriju? Nav. Ja tas ir evolūcijas dzinējs spēks, tad tā evolūcija laikam ir pretējā virzienā. Jo žurki ir labāk dzīvot spējīgāk par suni, tarakāns ir dzīvot spējīgāks par žurku, kā uz priekšu. Tad kā tad ir? Tas ir pilnīgi pretējā virzienā. Daudzveidības samazinās, piemērotības samazinās. Es nezinu, kas virzās tajā virzienā, ko Darvins vai evolūcionisti paredz. Protams, ka nevienam nevajadzētu nolikt tādas patiesības, kā tiešām ģenētiskā informācija, kas kodē aminoskābu secību. Bet tagad paprasiet, kur tad aminoskābēs ir šajā nuklīnskābē ir ierakstīts saprāts. Jūs sakat par instinktiem, par uzvedības modeli, nezinu, kāpēc krokodils zina, kas viņam darāms, tad viņš mātu viņš redz tikai tad, ka viņu apsargā, bet kā jāēd un kas jādara un kur pus jāiet bruņurupučāna cena, zina, izrāpies no olas, ja? Tad parādiet man, gēns neko citu nekodē, kā tikai aminoskābu secību. Kur ir šī informācija ierakstīta, ja šī ir vienīgā informācija, kas pastāv. Un ja šis genoms nav nekas, ja šis genoms nav antena, kā no vispārēja informācijas lauka, to bišķi no Dieva, dabūt informāciju, kam es īsti esmu radīts. Paldies!